Labdien, esmu Dainis, un šodien pastāstīšu par savu pēdējo pirkumu, ko es esmu pasūtījis uz jauno gadu, kā mazu dāvaniņu, lai jaunais gads būtu krāsaināks, vismaz gada sagaidīšana un pavadīšana. Sen neesmu video izlicis, tagad domāju jāparāda kaut ko jaunu. Tā jūs teiksiet pārāk ātri priekš jaunā gada, bet lieta tāda, ka es pagājuši gadu taisīju tādu tornīti, kubiciņu, kā šeit ir. Arī gan izvēl pēdējā brīdī un konstatēju, ka man no 500 diodiem, kas te bija iekšā, 100 gabals bija nederīgs. Tātad nācās pasūtīt atkal, kā rezultātā tas ievilkās un knapi uz jauno gadu pagūda. Tāpēc es domāju, šogad nav ko vilkt garumā, jo uz jauno gadu sāksies lielāki pasūtījumi, daudz sūtīs visādas dāvaniņas un piegādes laiki būs lielāki. Un, ja gadījumā man kāds diods atkal vajadzēs piepirkt vai vēl kaut ko, tad vismaz man būs laiciņš. Tātad šogad es izvēlējos tādu Kantonas tornīti, te rakstīts 32 slāņi, maksā diezgan smuki, 42 eiro, bet kas tagad ir lēti, sūtīšana 18 kopā, tas ir jūs šito skatu, bet man viņš iznāca kaut kur pie 50 ar visu sūtīšanu. Nu, cenas ir pa brīdi mainās, atkarība arī no tā, no kā jūs viņu pasūtat. Tātad tas būs tāds tornīts, te viņš parādīts visā garumā, metra augstumā, tātad smuka mantiņa būs, ko paspēlēties. Tas ir skats no augšpuses, ja kāds gribētu pastīties no metra augšas, kā tās krāsas mainās. Viņam aprakstāja visādas funkcijas. Tā, kur te var parādīt. Nu, te tās platītes, 1100 diodītes būs. Tā kā būs ko lodēt, vesela kauda mikroshēmas. Nu, to es parādīšu vēlāk. Viņam ir 25 veidi kaut kādas animācijas, un tad ir kaut kādi vēl ātruma regulātori. 9 ātruma un viens kaut kāds krāsas izvēle, kaut kas tur tāds jokains. Nu, te ir uzrakstīts. Bluetooth kontroli, tā kā viņu var no pults vadīt, krāsas izvēlēties. Tāpat arī var pieslēgt skaņu, kādu audio aparātu. Nu tā, tas būtu tā. Gadījumā jums kādam liekas, ka tas ir baigi dārgs sūtījums vai ko, ir arī lētāki. Pateiksim, šitāds tornīts. Tam ir, ja nemaldos, kaut kur 20 stāvi. Nu, viņš arī cena mazāk. Arī tādas pašas opcijas, tikai, nu, viss ir uz pusi mazāks. 20 stāvi, pāris mikroshēmas un viss. Nu, es izvēlējos šito, domāju, ja taisa un pērk, tad pamēģināšu. Tā, kas vēl te ir tāds, ko būtu labi zināt, ir tas, ka viņš barojās no 5 voltiem, un 3 ampēriem, 5 volti, 3 ampēri. Tātad vajadzīgs diezgan jaudīgs barošanas bloks. To varētu veikalos nopirkt, bet viņš komplektā nenāk. Tā kā to vajadzētu laicīgi pameklēt. Vai nu pa mūsu veikaliem, vai ielīst internetu veikalā pasūtīt. Bet, ja jūs sūtat no ķīniešiem, uzreiz sūtiet barošanas bloku, kas velk vismaz kaut kur uz 5 ampēriem. Jo, kā es jau nevienreiz esmu teicis, ja ķīnietis uzraksta 5 ampēri, nu tad tur 2,5 ir stabili. Bet vairāk nav ko cerēt. Tādā veidā uz doto brīdi būs viss. Man tūlīt jāparādās paciņai, un te es parādīšu, kas tajā paciņā ir iekšā. Nu tā, turpināsim dāvaniņas komplektēšanu. Tā man atnāca paciņa. Nāca viņa kādas 3 nedēļas. Tā viņa kaut kur 25 x 20. Nu, un augstums kādi 7 centimetri. Un tagad pastīsimies, ko tie Ķīnas draudzeņi ir ielikuši iekšā. Tā, iepakots lielā maisā. Labi, kas tad noliksim sānis. Borbuļplēvē maisā. To mēs arī varēsim nolikt pagaidām sānis. Tā, kas te pirmais krīt acīs? Tas ir tās LED diodes. 1100 gabalus,
Šeit viens stūrīt atgriezīsim. Nu, negrib griezties. Tā. Tās ir 5 mm RGB diodīts ar 2 izvadiem. Tas nozīmē, ka viņai krāsa mainās atkarībā no padotā sprieguma uz kājiņām. Tātad tas obligātās visas 1000 diodas būs jāpārbauda, jo pēc tam, kad būs salodēts tornis, mainīt detaļas būs reāli ļoti grūti. Tāpat kā es jau darīju ar savu RGB kubu 8x8x8. Tātad diodīts pārbaudīs ar testerīti, ieslēgs diožu zvanīšanas režīmā, un tad atkarībā viņš tur spriegums lēnām paaug, un tad var redzēt 3 krāsiņas – zilu, zaļu un sarkanu. Ja jūs testējot diodu redzat 3 krāsiņas, tātad dioda ir laba, un to var izmantot lodēšanā. Ja tāda lieta nav, tad metam ārā un meklējam papildus kaut kur. Tās ir 5 mm diodas un 1100. Es laikam te nedēļu viņas zvanīšu. Jā, nu paskatīsimies, tā noliekam malā. Nākošā paciņa kā liels maiss. Lielā maisā ir viens mazāks maiss. Mazā maisā vēl kaut kas ir. Un te vēl atkal RGB diodīts. Interesanti. Vai nu visas 1100 nesalīd iekšā, vai šitās ir iedotas rezervē lielajam maisam. Nu, paskatīsimies. Kā saka, dzīve rādīs. Tā, lielā maisa pagaidā nevajag. Tā, un tagad mazais antistatiskais maisiņš. Tā, veram vaļā. Un ņemam ārā, kas te ielaps iekšā. Tā, pirmais, kas krīt acīs, ir lērums diožu ar procesoru, kurā ierakstīta programma. Tāpat ir kauta diodītes un diožu gultiņas. Diodītes mikroshēmas un mikroshēmu gultiņas. Tas ir ļoti parocīgi, jo pirmo salodē iekšā mikroshēmu gultiņas. Viņš ir tādas. Salodē mikroshēmu gultiņas, protams, ievērojot atslēgu. Tā, kā viņi te parādīt. Kur viņam atslēgu, ko te var redzēt? Atslēgu viņam ir augšā tas pusaplītis, kas tur ir. No tā sāk skaitīt kājiņas. Un uz plates jābūt arī atzīmētam, kur ir mikroshēmas pirmā kāja. Tātad te ir 3, 6, 9, 10, 12, 13 mikroshēmas mazās, lielais procesors, kurā ir ierakstīta arī programma marku modelis pagaidām. Nu, varēs kaut kā pateikt. Nepateikšu, nu to lodēšanas laikā nofiksēs. Tā. Ko te svarīgi instrukcijā bija uzrādīts, kad procesoru liek iekšā platē pašā pēdējā momentā. Tas ir tad, kad salodētas visas mikroshēmas, un tad saliktas visas mikroshēmas, salodētas pretestības diodas un kas tur vēl. Un tā, ka visapkārt procesoram ir perifērija salodēta, tā var likt iekšā procesoru savā gultiņā, jo procesoram tāda lieta, ka viņš baidās no statikas. Teiksim, ja viņš dabūs statisko impulsu vai no lodāmura, ja viņš ir pieslēgts pie 220 voltu, vai no jūsu sintētiskā apģērba, viņam var kaut kas nojukt. Un tāpēc iesaka no sākuma salodēt visu, kas ir apkārt viņam, lai tajā momentā, kad tas procesors tiks līgzdā, ja pat kaut kāds uzlādīšs kaut kur būs, viņš momentā tiks neinteralizēts ar pāriem schēmas elementiem. Un procesoram nekas nenotiks.
Tātad te būs ko darīt, nepaliekam lodēt. Tā, mazajā maisiņā nāk iekšā vadības pults. Kā es jau teicu, viņam ir Bluetooth sistēma vadība. Te varēs izvēlēties režīmus, ātrumus, UTT. Baterija droši vien, ka iekšā nav, bet tā nav problēma. Tā ir kaut kāda tabletīte. Žēlīgi ir iedots barošanas bloka kabelītis. Bet, es saku, barošanas bloks būs jāmeklē 5 volti, 3 ampēri. Ja pēc ķīniešu varianta 5 ampēri. Tā, te ir smalks stievs vadiņš, ar kura palīdzību tiks lodēta katrs slānis pie, katra līnija pie mātes plates. Tā, te ir vēl viens spraudnis, kas ir domāts mūzikas pieslēgšanai pie mūsu platītes, lai varētu klausīties mūziku un skatīties gaismas efektus. Tā. Tāpat viņam ir Bluetooth modelis, spraužams iekšās plates. Tā, un te ir perifērija, kā saka. Pretestības, barošanas ligzda, tad ir audio ligzdiņas divas, audio ieeja, audio izeja, tāpat tīklas slēdzīts. Tā varētu. Negribās bērt ārā. Protams, skrūvītes, distancerīši. Un tad vēl ir 4 diodas. Tāpat ir infrasarkanais uztverējs. Un 4 diodītes, kas lodējas plates apakšā. Tāds vizuāls gaismas efektīvs. Tā, šito mēs iekam atpakaļ. Tālāk mums nāk montāžas plates, ne montāžas plates, bet diožu montāžas plates. Te viņam interesants sarakstīts pat, kādas rindas te tiek lodētas uz šīs plates. Tātad diodītes tiek liktas pa apli. Ārējā rinda ir viens aplis, iekšējā otrs un tā uz priekšu pa apli diodas lodējas. Bet viņam visam smuki sarakstīts, lai nenojūku, kura rinda uz šitās plases tiek lodēta. Te ir 3., 7., 4., 8. Kartona plāksnītes, kas ļoti parocīgi, ļoti atvieglo darbu pie diožu lodēšanas. Jau 1000 diodas salodēt smuki, vienā līmenī, bez tādiem šabloniņiem būtu praktiski nereāli. Tātad 4 dažādi izmēra platītes. Te nāk pati galvenā mātes plate. Ko var pateikt? Visas detaļas ir uzrakstītas. Kā redzams, gultiņā viss pirmās ligzdas ir parādītas, kur ir pirmais gals. Tāpat procesors. Tā, visas ieejas izējas, kas viņam te parādītas. Otrs